Sveicināti, mīļie skatītāji un grāmatu lasītāji. Man uz galda atkal ir daudz grāmatu. Un tā kā ir pavasars, es gribētu sākt ar grāmatu par augļu, koku un ogulāju vainagu veidošanu. Šo grāmatu ir sarakstījuši mūsu pašu Dobeles augļkopji. Un ar ko tā ir laba? Tā ir domāta mazdārziņu īpašniekiem, ne tiem ļoti, ļoti izglītotājiem. Un autori saka, galvenais tomēr ir ņemt rokā šķēres un veidot koku un ogulāju vainagus. Pat ja jūs izdarīsiet nepareizi, tad tas ļaunums būs mazāks. Koks pats visu aizsegs. Sliktāk būs, ja jūs savā dārzā nedarīsiet neko. Tātad, ko un kā pareizi darīt dārzā. Es tevi mīlu, ja manas māmiņas saldākās receptes. Tur nu ir visi tie labumi, kādus mēs esam gatavojuši 70., 80., 90. gados. Gan kukurūzas nūjiņas ar īrisu, gan žagariņi, gan mājiņas, kas tika gatavotas no biespiena un selgas cepumiem. Grāmata, brīnišķīga dāvana, arī burkānu kūka, daudz labas saldās receptes. Un vēl no praktiskajām grāmatām gribētos parādīt, te man ir vesela kaudzīte. Tātad šī piespraudes, te ir gan saules sakta, gan ziemeļu dvaša, tātad dažādas idejas, un katreiz arī tai piespraudes idejai ir dots kāds jauks nosaukums. Ir pat tāda kā skūpsts. Un stikla pērlīšu rotaslietas, burvīgas idejas rotām ar Svarovski kristāliem. Un vēl šajās grāmatiņās ir arī parādīts, kādus materiālus izmantot un kāda ir darbu secība. Reizēm ir arī doti tehniskie zīmējumi, kā piegriesnes, tad, kā piemēram tas bija piespraudiem. Un izsmalcinātas pērļu rotas, pērlīšu virtenes un gaisīgas pērlīšu rotas. Es zinu, ka Latvijā ļoti, ļoti daudz sieviešu ir aizraujušās ar pērļošanu, un tad šīs grāmatas tiešām ir īsta ideju bagātību krātuve. Reizēm ir nepieciešams arī nomierināties, ielūkoties sevī, atjaunot savus spēkus, un tad noder tāda grāmata kā meditācija, kā pareizi meditēt. Un šīs grāmatas autors ir francūzis zinātnieks, kurš ir pievērsies budismam un ir budistu mūks, arī ļoti slavens fotogrāfs. Tātad viss, kas saistās ar meditāciju, ir praksē pārbaudīts un izmantojams. Bet vēl Rīgā ieradās arī Janušs Leons Višņevskis, kurš ir uzrakstījis grāmatu Vientulība tīmeklī, kas Latvijā jau ir ļoti populāra, un to iestudē arī Teātris observatorija, un šī ir viņa jaunākā grāmata Bikini. Višņevskis vienmēr raksta par vēsturi un par mīlestību. Un arī šeit ir mīlestība, nodevība, karš, kaislības, ir Vācija, ir Bikini, tātad lasiet. Un vēl Oļegs Sivuns Brand, jeb popārta romāns. Grāmata Krievijā ir ieguvusi kulta statusu. Un tā stāsta par mūsdienu cilvēku, kurš valkā brenda drēbes, dzer Coca-Colu, un šie brendi grāmatā ir arī aprakstīti. Un šeit ir gan IKEA, gan Snickers, gan dažādi citi populāri brendi, bet grāmata ir uzrakstīta ļoti, ļoti interesanti un atklāja to, kādi mēs esam šobrīd. Dominika Loro, vienkāršības māksla. Autori 25 gadus ir dzīvojis Japānā un secinājusi, ka, lai cilvēks būtu laimīgs, viņam vajag patiesībā ļoti maz, un galvenais ir atbrīvoties no visa liekā. Sakārtot telpas, iztukšot skapjus, atsacīties no impulsīviem pirkumiem, ēst pilnvērtīgu pārtiku, rūpēties par savu ķermeni, garu un garīgo pasauli. Kā? Ieskatieties šajā grāmatā. Vēl 6. grāmata par vilka brāli. Mēs visām 6 grāmatām esam jau izgatavojuši šādus aplikņus, kur var iepazīties ar iepriekšējām grāmatiņām. Par šo grāmatu ir teikts:
Mišela Peivere ir apbrīnojama rakstniece. Viņa spēja radīt tādu sajūtu, it kā tu pats piedalītos visos notikumos. Visas tumšās senatnes stāstu sērijas grāmatas zinu no galvas. Tās visas ir lieliskas. Grāmatas ļoti labas 9, 12 gadu veciem bērniem, īpaši puikām. Un puikām vajag lasīt. Daina Avotiņa, kad lauskas cērt, ir stāsts par Latvijas vēsturi. Tas ir pagājušā gadsimta 19. gads, 1919. gads, 1905. gads. Un visi tie laiku grieži, kā tie ir maluši latviešu ģimenes, šeit attēloti uz vienas ģimenes rimežu saimes fona. Autore ir izmantojuši šajā grāmatā savas vecmāmiņas dienas grāmatu. Daina Avotiņa raksta poētiski un labi. Bet vēl grāmata, kas ir grāmatu grāmata un ko man gribētos teikt, noteikti izlasiet. Noteikti izlasiet. Jā, būs smagi, reizēm būs jānoliek grāmata līdzās, bet nelasīt to nevar. Stāsts par Afganistānu caur 2 sieviešu, Marjamas un Lēlas likteņiem. Grāmata aizkustinās, grāmata atklās austrumu pasauli. Un tad, kad jūs būsiet izlasījuši šo grāmatu, jūs teiksiet, ka jūs nevarat iedomāties, kā jūs kā lasītājs varētu dzīvot, ja jūs šo grāmatu nebūtu izlasījuši. Un tad raidījuma manas prezentācijas noslēgumā kaut ko pavisam optimistisku. Dabas skaņas. Grāmata, kura, tad, kad mēs izņemam šeit baterijai šo lipiņu, grāmata, kura atdzīvojās skaņās. Un katra tātad klimatiskā zona šeit rada savas skaņas, ir gan stepe, gan kalni, gan džungļi, un bērni var iepazīties ar dzīvniekiem, lasīt par tiem un arī rotaļāties ar šiem brīnišķīgajiem telpiskajiem attēliem. Dzirdat, kulko dzegūze? Priecīgu jums pavasari un sagaidīt labu vasaru!